nāc un iespiedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, kad tie aizved steidzēs. Vārdos melnais kļūst balts, un rūpes paliek salds. Cik vēl kilometru? Vēl tālu? Vēl tālu. Vēl, Jolantiņ, tu brauc uz to Rīgu. Nu, izbeidz. Mēs jau šito esam izrunājuši 100 reižu. Tu taču zini, ka es arī brauktu, bet es nevaru, mamma jākop darbi. Es taču nevaru to visu vienkārši ņemt un pamest. Kas notika? Nezinu, kaut kas ar motoru. Lampiņa deg. Nu? Kas noticis? Nu? Un kas ir? Radiators tek. Kas? Radiators tek, es nezinu. Bļāviens, un ko tas nozīmē? Jā, bet mašīnas servis. Nu, es... Tagad? Klausies, Zini, nevaru tādu braukt motors uzvārīsies vienkārši savu. Zini ko, es varbūt labāk stopēšu, labi? Jā, Tu nu, tiksi labi, jā. Es tev tad mānas atvedīšu, jā? Jā. Блин, телек хочу купить. Labdien! Jūs uz Rīgu? Rīgu. Es arī. Где отсюда? Калут, где отсюда? Вообще, совсем. Работать мешает тут. Просто клиент потом бьет вообще деревню. To Jāņu alus, Jāņu siers, lai zobos drūp. Jā. Un no kontrabandas gaļas šašliks cepinoties. Pasprātīgi. Jā, Tilde, kaimiņi. Jā, tie paši. Paklau, viņiem starp citu ir jauna opcija maršrutu sastādīšana. Vai kaut kā izmantot to? Tagad es. Ar skanīgu līgo, lai Jāņa nakts zied, lai uguns uz sauli un vasara iet. Kas to raksta? Metro video. Lietuvieši. Nu, kartīts smuk. Tā, liekat nos tagad tos apsveikumus. Man jums ir dāvana. Direktors, ko tu dari? Būt prēmijas? Nu, jā, es no sākuma tā kā domāju, varbūt tomēr labāk dāvana kartes, bet naudu to jūs labāk zināsiet, kā izmantot. Tikai neplēsiet vēl tagad vaļā. Nenostādiet man neērtā situācijā. Man nekad nav neērti, kad saņem prēmiju. 400! Fantastiski! Paldies! Kāpēc fantastisks Jankundzei 400 un man ir tikai 2? Strādāt vajag, tad prasīt prēmijas. Labi, tad tas nozīmē, ka es nestrādāju.
Labdien! Labdien! Vai jūs uz Rīgu? Jā! Varēsiet aizvest? Lūdzu! Tur vēl 2 meitenes stāv. Paņemsiet? Nē. Šodien pēc tiks viena. Na, čau! Tu man paskaidro, kāpēc viņai ir 2 reizes lielāka prēmija nekā man? Marta viņa daudz un ar atdevi strādāja, arī virsstundas. Jā, tehnisko darbu. Bet ko jūs darīt bez manām idejām? Bez manām idejām? Ko? Idejas ir idejas, tās vajag arī realizēt. Un turklāt viņa strādāja daudzus vakarus. Tikai nevajag. Es varbūt arī mājās strādāju un vēl piedāvām naktīs strādāju. Marta, tas strādā. Protams, ka strādā. Vai tad es saku, ka nestrādā? Bet, cik tu neesi kavējusi? Neattaisnot. Katru otro dienu. Zini, ja es neierodos, tam vienmēr ir iemesls. Tu man piedod, bet tie tavi iemesli ir pusstundas garumā, ja tu saplēsi zeķu bikses, un tad vēl pusdienas garumā, ja tu, piemēram, sastrīdies ar savu vīru citā uzņēmumā, tad jūs viņam būtu atlaist. Vienīgais attaisnojums ir slimība. Paklausieties, es vienmēr savu darbu izdaru. Mārta, es taču neko nesaku. Izdari. Protams, vai tad neizdari? Es saku, ka neizdari. Izdari. Bet pret Kristīnu man šajā pusgadā nav bijuši neviena iebilduma. Ja jau tu jūties tāda darba bitīte, varbūt, ka mainamies. Tu nevajag man tos fantastiskos žestus. Es vienkārši par taisnību cīnos. Es sodīts. Tā, viss pietiek. Skandāli man te. Nepatīk naudu, dodiet atpakaļ. Paldies. Paldies. Kāpēc mēs te apstājāmies? Jauka vietiņa, vai ne? Tev patiks. Ņemi. Ņemi. Par ko? Es tūlīt uzvilkšu prezi. Kādu prezervatīvu? Kas jūs slims esat? Taču? Nē, laidiet vaļā! Marta. Es saprotu, bezjēdzīgi ar jums ir strīdēties. Viss es par savu brīnišķīgo prēmiju iešu nopirkt kādas smaržiņas. Tu jau mums esi smaržu eksperts, ar tevi jau nevar sacensties. Ko tu man visu laiku piekasies? Ko tu piekasies? Gribu teikt, ka mana roža ar kaut kas nav kārtībā. Marta, ko jūs varat plēsties visu laiku? Mūždien tu atrod kaut kur piesieties viņai. Es jau viņai esmu kā dadzis acī. Laikam skauž mans skaistums. Abas labas. Paklausieties, jūs tur abas. Šis gads bija veiksmīgs, un es gribu tā, lai paliktu arī līdz pat gada beigām. Es ceru, ka jūs klienti klātbūtnē nesāksiet izrādīt savus antipātijas. Beidz, taču mēs taču esam profesionāli. Skatieties, jūs man profesionāls. Runājot par tām manām virsstundām, tad es tev teicu, ka es netieku ar visu galā un ka man vajag palīdzību. Ko tu piedāvā? Redzi, mana māsīca brauc uz Rīgu, un viņa paliks pie manis pāris dienas. Un tad es biju domājis, varbūt, ka tu varētu viņu pieņemt pie mums darbā. Pagaidi, no kurienes viņi atbrauks? No Valkas. Dievs, no Valkas. Un kāds viņai sakara ar izklaides aģentūru? Viņa ir bibliotekāra, bet viņa tajā bibliotekā bija atbildīga par pasākumu organizēšanu. Viņa ļoti izskatīgi, viņa nebaidās no cilvēkiem, un viņa ļoti ātri mācās. Tu pat redzēsi, un turklāt ar manu stingro pieskatīšanu. Labi, padomāšu. Tad varbūt padomāsim pie Campari kokteilīša. Es tev uzsaukšu. 10 no rīta. Labi, tad kafija ar jumtiņu. Kafija, bez jumtiņa. Ejam.
Meiteni ņemam, šoferi laižam vaļā. Laid mani vaļā! Nu, kāds es tev neko slikti negribu nodarīt, nu? Nenormālais, atlaid mani! Ļaujiet slimai! Nu, ko tu skrien? Palīdzi! Lūdzu, tas vīrietis grib man izvarot! Izvarot? Jā. Iesim mašīnā, meitenīt, noskaidrosim. Mums lūdzu 2 kampārī, 2 espreso un lapu salātus. Lapu salātus. Bez eļas ar citronu. Bez eļas. Ļoti labi. Lūdzu. Paldies. Kampārī. Es katru rītā sāku. Ak, Dievs, katru rītu. Kristīna. Atkal tas plikpaurainais. Dīvaini, ka viens pats. Un kur tad tavs smukulītis, ko? Kāds mans smukulītis? Kā? Pazudis, kā ūdenī iekrits. Otrā. Ticiet, man te ir noticis kaut kāds nežēlīgs pārpratums. Es taču braucu pie māsītes, mani veda draugs, bet viņam saplīs mašīna. Kaut kas ar motoru notikās, es nezinu. Un es aizgāju stopēt. Saplīs mašīna, kaut kas ar motoru, aizgājāt stopēt. Jūs dzīvesvieta? Valka, Rīgas ielā 2, dzīvoklis 102. 102. Darba vieta? Es esmu bibliotekāre, Valkas bibliotekā. Redz, cik interesanti. Bibliotekāri. Jā, bet es šodien tieši pārvācos uz Rīgu. Tieši tagad. Un ko jūs Rīgā taisties darīt? Man māsītes piedāvāja jaunu darbu. Māsītes piedāvāja jaunu darbu. Agrāk esat sodīti par nodarbošanos ar prostitūciju? Es jums saku, es neesmu prostitūta. Es neesmu prostitūta. Tā arī ierakstīsim teica, ka neesot prostitūta. Bet tad kas jūs esat? Redzēsim, būs ļoti labi palīdzi. Turklāt viņi dzīvos pie manis, man vienmēr būs iespējams ar viņu pakonsultēties, ko un kā labāk darīt. Es taču neko nesaku, kad tev vajag, tad vajag, nu. Paldies, Marko. Nu, neskatās viņš, neskatās. Redz, citai jau zvana. Tā labi, kad tev māsītes atbrauc šodien? Jā, viņa zvanīja, teica, ka esot izbraukusi ārā. Tā, ka tagad iebrauks Rīgā, tad zvanīs atkal. Bet par savu māsītes atbildēs tu pati. Un nekūdīt pret Martu, skaidrs? Ko taču ar Martu vienmēr viss ir kārtībā. Nu, iedzeram. Iedzeram. Oi. Tad kā tur bija? Kas tur vārtījās tajā smagās mašīnas kabīnē? Es, Svētais gars vai tu? Viss notika ne tā. Šodien, pusdienas laikā, pie manis atbrauca Konrāds. Konrāds. Kas ir Konrāds? Suteners? Nu, nē, mans draugs. Viņam bija jāizved mani uz Rīgu, jo mana māsīca man piedāvāja jaunu darbu. Māsītes piedāvāja jaunu darbu. Jā. Noteikti teica, ka labi apmaksāts darbs, saistīts ar risku, ar izaugsmas iespējām. Projektu vadītājas asistents darbs nav nemaz tik riskants. Nu, es jums varu iedot adresi šai aģentūrai. Adrese? Šosejas mala. Zinām mēs tādas adreses. Nu, nē, es esmu bibliotekāra. Un šodien braucu Labi, stop. Kas sarakstīja Marku Tvenu? Ko? Kas sarakstīja Marku Tvenu? Marku Tvenu? Jā, Marku Tvenu. Marku Tvenu, kurš sarakstīs? Es nezinu. Toms Sojers sarakstīs Marku Tvenu. Tom! Tā, labi. Tā, ko tu darīji tajā mašīnas kabīnē? Nu, es jums saku, es šodien braucu, mums saplīs mašīna, un es viņu nostupēju. Tā, tas vīrietis noteikti jums deva naudu. Cik viņš jums iedeva? 10 latus, viņš man iemeta 10 latus. 10 latus? Nu, meiteni. Nu, vajag sevi novērtēt, par tādu mazu naudu. 10 latus. Nē, to es pierakstīšu. 10 latus iedeva. Es neesmu prostitūta. Es neesmu prostitūta. Es ne...
noteikti ir kādi īpaši draugi. Ļoti īpaši. Paldies, ka dabīji man ārā. Likās, ka es tur mūžības sēdēšu. Ne jau man paldies. Viņam. Nu, Arvi, kā vienojāmies, piegādāju tev kompanjonu. Advokāts kungs, paldies. Lieliski nostrādāts. Mums pat krāvu atdeva. Jā, bet par to nevienam nevārdu. Kā jums tas izdevās? Nu, nauda atver ne tikai visas durvis, bet arī sakustina lokomotīvas. Nu, kurš tad tā strādā kā jūs? Uzmanīgāk vajag. Beidzieties, tev pasūtīja vīstīti tieši tā, kā tu vēlies sulīgi ar zaļām lapiņām. Droši vien tev vitamīns vajag. Jā, piesēdies. Apsēžieties. Ieraudzīju pazīstamās, es tulīt. Jā, labi, brendī vajag. Es neesmu dzērs 2 nedēļas. Brendī, lūdzu, vecīt, visu šodien es tev saucu, visu, ko viņi vēl. Sveiks! Sveiki! Necerēju jūs te satikt, kāpēc neesat darbā. Mēs esam darbā. Pārtraukums. Drīkst kopā ar jums iedzeršu kafiju? Jā, lūdzu. Klau, kā tu tos 2 puišus pazīsti? Tie ir mani klienti. Nu, tie jau bijušie. Un kas? Jums pret viņiem kādas pretenzijas? Nē. Vienkārši pārāk bieži šeit viņus redzam. Kokteilīšu darba laikā? Nē. Kafija. Kokteilīši. Tā labi viss. Pietiek man pudrēt smadzenes. Samaksā sodu naudu un tinies. Man nav naudiņas. Man māsīca solīja uzturēt Rīgā, kamēr es iedzīvošos. Tad piezvani savai māsīcai un pasaka, lai atved to naudu. Ja tu gribi cietumā sēdēt. Es varu jums palūgt savu telefonu. Viņš ir Somiņā. Nobudziņš. Kas par lietu? Ja puisīši jums izraisa smaidu? Jā, viņš ēd, tā kā būtu izbadējies. Nē, šodien viņš ir daudz mierīgāks. Nu, ticiet man, viņi vēl ilgi būs mierīgi. Kā tev ar viņiem kādas darīšanas? Juridiskas konsultācijas. Starp citu, pēc tavu tēlu lūgumu. Ko pēc tev? Jolanta. Halo! Čau! Kur tu esi? Kur tu esi? Kāds babīts apvedceļš? Es nesaprotu. Paga, neraud. Par ko? Kas viņi visi galvu saspieduši? Paga, nu neraud. Neraudi, lūdzu, neraudi. Es tūlīt būšu. Jā, es sapratu. Jā, es tūlīt braucu. Jā, visa tā. Kaut kas noticis? Man Jolanta ir noķēruši policiju. Ko? Par ko? Par prostitūciju jāmaksā sods. Ak, Dievs, kad viņi paspēja? Beidz muļķoties, viņi nav tādi, viņi brauc uz Rīgu, kādu vēl prostitūciju. Un tad braucam uz turieni un visu noskaidrosim. Jā, braucam tūlīt tās pats, viņi tur raud izmisus. Paklau, Kārlis visu nokārtos. Jā. Es tieši atpakaļ uz darbu. Baigi daudz jāstrādā. Jā, braucam. Braucam. Nu, cik var gaidīt? Man jau sen uz mājām jābrauc. Jā. Labdien! Labdien! Naudu atvedāt. Advokāts Kārlis Vasalnieks. Nu, informējiet, par ko tika aizturēt mani klienti. Viņi nav aizturēti. Viņi ir brīvi un var iet. Dzirdējāt? Jūs esat brīvi, varat iet? Aizej izlaid. Nu, neraud, viss taču ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Man tā sabiedēja. Nu, esi laipni aicināt Rīgā. Es pats savām acīm redzēju, kā viņi tur tajā mašīnā. Es pats redzēju. Labi. Tagad es gribētu palūgt liecinieku pratināšanas protokolu.
1, 2, 3, hey! It's gotta be the best day of my life. It's gotta be the something that I search for all the time. All the time. All the time. All the time. Whoa! Did you ever dance in rain? Tu audzē pipariņus! Vai Dievs, kādi mazi mīļi pipariņi! Vai cik viņi ir maziņi! Tik forši! Klausies, es tev varu pajautāt vienu jautājumu? Ne. Kā tu tiki pie tādas mājas? Draugs aizbrauc uz ārzemēm, palūdz pieskatīt. Nu, tad es arī pieskatu. Nekas nav jāmaksā, tikai par elektrību vai notērētu ūdeni. Viss. Forši. Un te ir tik skaisti. Jā. Redzēs, drīz pieradīs pie jaunā darba. Varēs man palīdzēt. Es ceru to, ka tu saproti, ka mūsu pasākumi absolūti atšķiras no Valkas bibliotekas pasākumiem. Nu, labi. Tad es vēlāk tev visu pārējo paskaidrošu. Es varbūt paņemšu pierakstīt. Nevajag neko tev pierakstīt. Sākumā tu man palīdzēsi sastādīt datu bāzi, un tas ir arī viss. Es ceru, ka tu māki strādāt ar Excel. Jā, protams. Nu, labi. Pastīsies, kuru izīrē balles darbus, kur ir lētāk, kur lielāks piedāvājums. Ko mums vēl vajadzēja, laikam, kādu uguns šovu. Faķīrus varēs pameklēt. Es labāk paņemšu pierakstīt. Nu, nevajag neko pierakstīt. Sēdi, iedzer kafiju, nomierinies. Bet es neko neatcerēšos. Tātad mums būs ugunšovs, ja? Nē, to es teicu kā piemēru. Tas būs Konrāds. Viņš droši vien būs salbojis mašīnu, es viņam pateicu tavu adresi. Drīkst?